Kad dzirdam vārdu tipogrāfija, daudziem prātā nāk vecas drukas mašīnas un tintes smarža. Taču mūsdienu tipogrāfija izskatās pavisam citādi. Poligrāfijas grupa Mūksala jau vairāk nekā 30 gadus apliecina, ka drukas nozare ir augsto tehnoloģiju, precizitātes un komandas darbs. Šeit top laikraksti, žurnāli, katalogi un citi drukas darbi, kas no Latvijas nonāk pie klientiem daudz viet Eiropā. Bet aiz tā visa stāv cilvēki. Godīgi, es pat nezināju, kas ir tipogrāfija. Pirmo reizi, kad es ienācu poligrāfijā, poligrāfijas grupā Mūksala, kad sāku strādāt pirms 4 gadiem, es biju pat ļoti pārsteigts, ieraugot, kāda šeit ir tehnoloģijas un kā tad īsti notiek tas viss ražošanas process. Pārsteidzās, ka tik ātri tas viss, kā skaļi tas viss iekārts un ir pamatīgi, ka pirmo reizi ienāk iekšā. Man patīk, ka var redzēt rezultātu no balta papīra līdz gatavam žurnālam. Ražotnieki dienu darbojas sarežģītas drukas un pēcapstrādes iekārtas, kurās svarīgi ir ne tikai tehnoloģija izpratne, bet arī precizitāte. Katram posmam ir sava nozīme. Līdz no balta papīra loksnes top gatavs izdevums. Tas ir papīra rullis, kas savā garumā izcinot varētu būt līdz pat 30 km garš, ja ne pat vēl vairāk. Visa druka sākās tieši tā, no ruļļiem, ko uzliekam šeit, mašīnas pašā galā, uzliekam rulli, tālāk rullis, drukas laikā tinās cauri mašīnai. Re, kur mums ir iespiedplates, ko mēs liekam katrā krāsu sekcijā. Mums ir 4 krāsu sekcijas – melna, zila, sarkana un zeltana. Iespiedplates mēs liekam sekcijā un papīrs iet cauri. Iespiedplate šo zīmējumu uzspiež uz gumijas ruļļa un gumijas rullis to uzspiež uz papīra. Un tā mums veidojās tā bilde, ko mēs redzam žurnāla lapās, kad visas 4 sekcijas ir vienā vietā uzspiedušas to savu bildi. Tad mums izveidojās tas viss izklājums. Tālāk papīrs ar visu krāsu iet cauri lielajai krāsnī vai cepenei, kā mēs to saucam. Šeit tā krāsa tiek izžāvēta. Pēc krāsnes sākās dzēsēšana. Dzēsējumie ruļļi parasti ir ledus augsti, un tie momentā atdzesē uzkarsu šo papīru. Papīrs tālāk iet uz otro stāvu. Šeit otrajā stāvā mums ir kvateks kameras, kas palīdz mums regulēt krāsu, lai visa krāsa būtu no sekcijām, lai nebūtu ne pa daudz, ne pa maz. Jāsako uzmanīgi tam līdzi, lai nav tā, ka tur žurnālos ir pa dzeltenu, pa sarkanu, bet lai viss būtu kārtībā, mums palīdz šī, varētu to saukt par mākslīgā intelekta krāsu kameru. Un pēc tam, ka papīrs iet iekšā, loksne tiek salocīta vēlamajā locījumā, un te, tas viss nāk ārā pa šo līniju, un tālāk dodās tur, kur jau tiek sakomplektēts tādās paciņās. Paciņās ar loksnēm, ko mēs dodam pēcapstrādē, lai var skabot vai limēt kopā žurnālu. Šis ir tikai viens posms no tā visa lielā procesa, lai tas žurnāls nonāk līdz veikalam un līdz ar to arī pircēja rokās. Tādēļ šī nozare ir ļoti dinamiska, augoša, un līdz ar to mēs gaidām arī tevi. Poligrāfijas grupa Mūksala iegulda ne tikai modernās tehnoloģijās, bet arī savu darbinieku attīstībā. Daudzi savu karjeru sākuši ražošanā, bet vēlāk kļuvuši pat par projektu vadītājiem. Rīgas Valsts tehnika un poligrāfijas nozare kvalifikācijas prakses laikā nāca šeit, un kvalifikācijas prakses laikā tad no ražošanas tiku pierādījusi sevi, un tādā veidā tika parakstīts līgums, un 3 gadus nostrādāja ražošanas vadībā, ar ražošanas vadības komandu, pēc tam tika dot iespēja strādāt pārdošanas nodaļā, kur šobrīd esmu projektu vadītāja asistents. Drukas nozara turpina attīstīties, un līdz ar tehnoloģijām mainās arī profesijas. Šeit nepieciešami gan iekārtu operatori, mehāniķi, gan projektu vadītāji, kvalitātes speciālisti un citi profesionāļi. Arvien vairāk tiek gaidīti arī jaunie speciālisti, kuri gatavi mācīties un augt kopā ar uzņēmumu. Es esmu ziņkārīgs, jo tehnoloģijas ir daudz interesantākas nekā tās izskatās. Nepadodies! Poligrāfijas nozare ir gana plaša un ir iespējas izvēlēties un doties tur, kur tavs ceļš aicina.